Katram pārītim ir savs stāsts par pirmo randiņu. Vai tas būtu mīļš, negaidīts, nu jūs jau paši zinat. Bet tikai nedaudz pāri var teikt, mans pirmais randiņš bija šokējošs. Šodien iepazīsimies ar šokējošo pāri Oskaru un Kristīnu. Reiz, kādā vēlā rudens vakarā, Kristīnas un Oskara ceļi krustojās pirmo reizi. Tas bija dzejs vakars. Varoties Oskarā, Kristīna padomāja, kāds interesants, simpātisks puisis. Oskars, varoties Kristīnai, sajūta. Šī meitene varētu būt mana sieva. Tanī vakarā vārdi palika neizteikti, tikai līgsmība un satiekamies šeit rīt uz atvadām. Nākamā diena izrādījās par garu, lai satiktos. Kristīna ir ļoti mīļš cilvēks. Kristīna ir izpalīdzīga, viņai ir laba intuīcija. Kristīna parasti mēdz, man šad tad izbrīna, bet ārkārtīgi mēdz pārdzīvot, līdzpārdzīvot cilvēkiem, līdz cilvēkiem, un tas tāda īpašība man šķiet diezgan reti, kā arī viņai piemīt, kas arī ir retums mūsdienās, piemīt viņas vecumam neraksturīga dzīves gudrība, kad tieši par izpratni par pamatlietām, kādas ir dzīvē un pamatvērtībām, precīzāk sakot. Oskars ir ļoti daudzpusīgs cilvēks. Tas man ļoti tad, kad es ar viņu iepazinās, man ļoti likās ļoti kā interesants, pat varbūt bišķi noslēpumains tāds cilvēks. Jo viņam ir daudz dažādas intereses, un viņš ir darbojies daudz dažādās sfērās dzīvē. Tas man likās ļoti interesanti, un tas vēl tagad arvien liekas interesanti. Viņš ir bijis gan mākslinieks, viņam ir bijis arī savs izstādes, gan arī viņš ir, teiksim, darbojies politikā. Ļoti tā daudzpusīgi. Pagāja 2 mēneši, un bārā, kurā Oskars tobrīd strādāja, vērās durvis un ienāca Kristīna. Tas bija otrs Oskara un Kristīnas ceļu krustojums. Čalojot ar draugiem, Kristīna pēkšņi ierosināja doties nodot asinis, un Oskars izmantoja izdevību palūgt viņai telefonu numuru. Darba diena gāja uz beigām, un ielas apgaismojumā uz trotuāra Oskars pamanīja Auskaru. Tas bija Kristīnas Auskars, un tas liecināja par to, ka trešais krustojums ir neizbēgams. Ikdiena mums ir absolūtā saticībā un mīļumā. Pamatā valda tas, kad, ja tu kādu mīli, tad to cilvēku liec viņu mierā. Tas ir atstāja viņu pats sev, pašam sev. Oskars ir īsts tāds mūsdienu džentlmenis, riktīgs. Citi arī par to ir teikuši par viņu. Viņam ļoti patīk lutināt mani, dāvināt puķes. Viņa atbild arī vēl tam tēlam, kas man iekšā ir visu mūžu pavadījis līdzi. Kristīnas telefons iezvanījās 12. dienā. Tas bija Oskars, kurš vēlējās atdot Kristīnas Auskaru un aicināja satikties vakarā. Tā viņi 2-1 sēdēja tukšā, pustumšā bārā un runājās. Satiekamies rīt un ejam uz asins donoru centru nodot asinis, piedāvāja Oskars. Tas būs randiņš, smaidot veicāja Kristīna. Jā, paziņoja Oskars. Vissvarīgākais dzīvē ir mīlestība. Tas ir visnepieciešamākais, no kā faktiski pēc tam, ja tās nav, tad visas bēdas no tā izriet cilvēkiem dzīvē. Viss pēc tam ir pelēks, neiedvesmojošs, notiek viens vienīgs kompensācijas un murgi. Tas jūsu stāsts par iešanu uz donoru centru, tas ir tāds šokējošs. Ne katrs pāris kaut ko tādu pirmajā randiņā dara. Kāpēc? Kas uz to pamudināja? Faktiski Kristīna bija pirmā, kas ierunājās par donoru centru. Man tā ideja tā patikās, kad apstāsta Kristīna, kad ir šis mīļais radījums pēkšņi tā, par donoru centru varētu. Tad tas salikās kopā un tas bija neatvairām, tur jau bija gar zemi. Kad asins daudz, skaists, vērts, brīnišķīgs pasākums, starp citu arī iesaku jebkuram iet asins nodot. Tas ir ļoti labs darbs. Pašā pamatā, un ja tas vēl sakrīt ar pirmo randiņu, tad tas ir, Ko jūs darījāt pēc tās donorēšanas tajā? Vai jau pašķīrāties, viss tas forši, ja tā? Bija šausmīgi dīvains sajūta, jo īstenībā tad, kad nolaiž asins, ir tāds reibums. Pēkšņi pārņem. Tas pat nav mīlestības reibums vai kas vienkārši reibums, tāpēc ka asiņu maz.
Un tad mēs tādu apreibuši staigājām apkārt. divi reivoņi. Ziema vai vasara? Ziema. Tas bija februārs. Tas ir tagad apmēram ap šito laiku. Kurā datumā tad jums ir gads? Nu, tā gada diena. 14. februāris. Jā. Skūpsts, sirds un domu skrējiens. Kristīna un Oskars savā pirmajā randiņā devās nodot asinis. Tiem, kuri vēl nav atraduši savu otro pusīti, novēlu to izdarīt. Bet tiem, kuri jau ir, dzīvojiet laimīgi un mīliet viens otru. Tiekamies jau nākamnedēļ.